Meitiņ, vai tu zini, ka šogad mūsu pilsēta Dagda svin savu 25. gada jubileju? Mamma, vai tu vari pastāstīt, kā mūsu Dagda ir cēlusies? Labi, tad klausies! Senos laikos, kad Dagda vēl bijusi pavisam neliels miests ar pārdesmit koka ēkām, veicīgā vasaras dienā tajā izcēlies ugunsgrēks. To vērojuši divi makšķernieki viņpus ezera pie Uzķes. Viens vietējā izloksnē vaicāja: Dag? Otrs apstiprinājis: Da. Tai brīdī no asulnes puses garām gājis noguris svētceļnieks, kurš ilgodamies ātrāk nokļūt baltajā, staltajā dievnamā, pātrināja soli pie sevis atkārtodams dzirdēdamo: Dagda, Dagda. Sasniedzis miestu, svētceļnieks pacēla acis pret zilajām vasaras debesīm, kurās lepni iezīmējās baznīcas kupoli, un svarīgi apstiprināja: Tā ir Dagda. Tai brīdī no nodegušu māju krasmatām debesīs uzspurdza feniks, un Dagda sāka atdzimt un augt. Mamma, mūsu Dagda ir viskaistākā un mīļākā pilsēta pasaulē.